Dargie draugi, paldies par komentāriem un atsaucību TikTokā. Un mūs vieno viena liela problēma – bērnu brīvpusdienas Robežu novadā. Arī es esmu tēvs bērnam, kas mācās Ulbrukas vidusskolā. Un mums kopā ar visiem vecākiem pārējiem rodas jautājums, kas notiks ar brīvpusdienām pēc 4. klases. Ja pagaidām mēs saņemam tās brīvpusdienas, bērni saņem brīvpusdienas, tad kas būs tālāk? Līdz ar to es vēlos šo jautājumu arī apspriest kopā ar mūsu mēra amata kandidātu Aivaru Draudiņu. Sveiks, Aivar! Sveiks! Klau, mums te Robežu novadā ir tāda izteikta problēma – bērnu brīvpusdienas. Kāds tev ir viedoklis par to? Es teiktu, ka šobrīd valsts nodrošina brīvpusdienas līdz 4. klasē, bet man liekas, ka pareizi būtu, ja visi skolas bērni ēstu kvalitatīvi skolā, un tas tika apmaksāts no pašvaldības puses, arī pārējās klasēs, sākot ar 5. klasi. Tas ir svarīgs jautājums, tāpēc, lai bērni augtu veselīgi, lai vismaz vienreiz dienā bērniem būtu kvalitatīva pārtika. Jā, tur tā lieta, kad būtībā man arī ar vecākiem tepat Ulbrukas vidusskolā rodas dažādas diskusijas tieši par šo te problēmu. Un arī man TikTokā uzdod jautājums, kas notiks ar bērnu brīvpusdienām. Vai mūsu saraksts ir gatavs uz šo jautājumu sniegt atbildi? Jā, mēs esam savā programmā ielikuši pamatojumu, ko mēs vēlamies panākt, un tas ir, mēs vēlamies, lai visi bērni ēstu veselīgi. Tātad pašvaldības atbildība ir iepirkt ēdinātāju, kas nodrošina veselīgu ēdināšanu, un savukārt vecākus mēs vēlamies atbrīvot no šī sloga maksāt par bērnu pusdienām un pēc iespējas nodrošināt, lai bērni ir kvalitatīvi pēduši. Klau, super, man prieks dzirdēt. Cerams, ka bērni būs veselīgi, smaidīgi pēduši un viņiem nenāksies skriet pāri ielai un meklēt burgerīti. Tieši tāds arī ir mērķis. Mums ir jāpanāk tas, lai skolas ēdnīcā bērni jūtās labi, lai viņiem ēdiens garšo, lai ēdiens būtu pilnvērtīgs, nodrošināt viņiem visas uzturvielas, kas ir nepieciešams aktīvai, pilnvērtīgai dzīvei. Un nekādā gadījumā nebūtu pieļaujama situācija, kad bērni starp skolas ēdienu kaut kur izvēlēties ārpus skolas skrietu, kas apdraud arī īstenībā bērnu dzīvības. Tieši tā, tieši tā.